Kur, jūsuprāt, atrodas jūsu mājas maģiskā sirds? Virtuvē? Bet varbūt viesistabā, kur mājnieki pavada kopā atpūtas laikus, uzņem viesus, dzer tēju, skatās filmas. Varbūt visērtāk jūs jūtaties mīkstajā krēslā vai dīvānā pretim logam vai kamīnam. Varbūt veranda vai loģija ir jūsu mīļākā vieta. Katram cilvēkam ir viņa svarīgākā un mīļākā vieta mājās, un tas ir saprotami. Kamēr domājam par šo, izdarīsim vienu interesantu vingrinājumu. Varam to izdarīt arī vēlāk, kad beidzam klausīties šo ierakstu. Pastaigājam pa māju, lēnām, mēģinot izjust šo te mājokli, kurā jūs dzīvojat. Un katru reizi, ieejot jaunā telpā, aizveram acis un ieklausamies savās sajūtās. Mēģinam sajust enerģiju katrā no mūsu mājokļa telpā. Parasti mājā ir vairākas vietas, kas piesaista gan mājas iedzīvotājus, gan viesus. Saka, mājas gars dzīvo tur, kur ir mājas sirds. Ļoti svarīga ir garīgā saikne starp cilvēku un viņa mājokli. Katra mūsu darbība, kas attiecas uz mūsu māju, nes tajā enerģētiskus nospiedumus. Mēs varam piepildīt savu māju ar labvēlības, pārpilnības, laimes, maģijas enerģijām, un tad tā kļūst par mūsu draugu un atbalstu. Varam iesākt kaut vai ar mājas uzkopšanu. Un runa iet gan par fizisku tīrīšanu, gan enerģētisku. Tieši tajā plānā, kur skan enerģētiskā tīrīšana, dzīvo maģija. Iespējams, uzreiz pat nekas nebūs saskatāms. Teikšu vēl vairāk, visdrīzāk uzreiz nekas nebūs saskatāms. Taču veicot maģiskās un enerģētiskās darbības regulāri, mēs krājam pieredzi un sākam redzēt rezultātus. Sākam redzēt maģiju tās fiziskajā esībā. Tādēļ, sākot fizisko uzkopšanu, ņemam šo visu vērā. Atbrīvojamies no priekšmetiem, kas nes negatīvu, mūs sarūktinošu enerģiju, sliktas atmiņas, kā arī atbrīvojamies no saplīsušiem un savu mūžu jau nodzīvojušiem priekšmetiem. Mazgājot grīdas, iedomājamies, ka tādā veidā atbrīvojam māju un sevi no jebkādām dvēseles sāpēm un pārdzīvojumiem. Slaukot putekļus no mēbelēm, atbrīvojamies no nepatikšanām un neveiksmēm. Starp citu, citrus aromāts ļoti labi izkliedē sastāvējušos un disharmonisko enerģiju. Un, ja tīrāmajam līdzeklim pievienojam lavandas ēterisko eļļu, tad jau uzkopjot atjaunojam enerģiju mājā. Iztīram māju no viena gala līdz pēdējam stūrim. Kamēr tīram, varam iededzināt aromātiskās nūjiņas vai kvēpekļus, sandalkoks te lapderēs. Parasti to izvēlas, lai veicinātu garīgo izaugsmi un atbrīvotos no negatīvā. Ja atļauj laika apstākļi, atveram logus, lai māja izveidinās. Tagad, kad esam ieviesuši tīrību un kārtību mājā, zinām, kur kas atrodas skapjos un plauktos, varam sākt maģiju, jo esam atbrīvojuši vietu mājas avota dabīgai enerģijai. Nav svarīgi, piedomājam pie tā vai nē, mūs apņem zemes, gaisa, uguns un ūdens stihijas. Tādēļ mēs varam to enerģijas
virzīt savas dzīves harmonijas radīšanai. Varam sākt ar savas mājas avota iesvētīšanu. Atrodam vietu, kuru jūtam kā savas mājas maģisko avotu, un noliekam tur nelielu bļodu ar sāli, kas simbolizē zemes stihiju un izaugsmi, kvēpināmo vai aromātisko nūjiņu atbilstošā paliktnī, aromāts pēc pašu izvēles. Aromātiskie dūmi simbolizēs gaisa stihiju, zināšanas un gudrību. Sarkanu sveci atbilstošā svečturī, kas simbolizēs uguns stihiju un drosmi. Nelielu krūzi ar ūdens, kas simbolizē ūdens stihiju un mīlestību, un sērkociņus. Sākam ar to, ka iededzinām sveci un kvēpināmo. Noliekam sveci tās istabas centrā, kur ir mājas maģiskais avots. Sākot no austrumiem, virzāmies pulksteņa rādītāja virzienā, ejot apkārt visai istabai, un lūk, kā mēs to daram. Iebaram nedaudz sāli katrā stūrī. Pēc tam apkārt istabai nesam aromātisko nūjiņu vai kvēpekli, mazliet to šūpojot. To izdarot, izšļakstinam nedaudz ūdens pa istabas perimetru. Un nobeigumā apsēžamies blakus svecei un iedomājamies, kā no katras dabas stihijas nāk svētība mūsu mājas maģiskajam avotam. No zemes dzīlēm nāk auglība un labklājība, zināšanas nāk kopā ar svaiga vēja plūsmu, košās dejojošās ugunsmēles iedveš mums drosmi un nes enerģiju. Mīlestība mūs apņem, nākot kopā ar ūdens elementu. Nostiprinām savā apziņā šīs 4 stihiju veltes un vizualizējam, kā mēs, mūsu ģimenes locekļi, mājdzīvnieki saņem šo pozitīvo enerģiju. Kad esam gatavi, sakam sekojošus vārdus. Visas stihijas piesaucu, to varenību atzīstu. Lai šajā brīdī manu māju tās svētī, un vienmēr, kad tīrīšu savu māju, aizsargāšu un piepildīšu, te nebūs vietas ne ļauniem gariem, ne postam, ne bēdām, ne slimībām. Kad beidzam runāt vārdojumu, velkam ar pirkstu apli gaisā virs sveces. Aplis lēnām pāriet spirālē, palielinās ātrums, pirkstu griežam arvien ātrāk un ātrāk, virzam augstāk un augstāk, kamēr sajūtam, kā enerģijas izraujas, izplūst no spirāles pa visu istabu. Beidzam rituālu ar vārdiem. Ar manu saimnieces gribu un vēlmi šī māja ir svētīta. Aizveru rituālu zemes, gaisa, ūdens un uguns spēkā. Ļaujam svecei un kūpināmam izdegt. Pēc tam noteikti izmazgājam istabu, novācam rituāla elementus. Maģiskā plūsma virzīsies no šīs telpas uz pārējām, piepildot māju ar mums vajadzīgām enerģijām. Un pēc tam nesam pateicības ziedojumu kaut kur ārā, brīvā dabā, 4 dabas stihijām – zemei, gaisam, ūdenim un ugunī. Kādu augli vai dārzeni, tīru ūdeni liekam zem liela koka vai kādā citā
mums ērtā vietā, kuru izjūtam, ka lūk, tieši šeit ir tā piemērotā vieta, kur mēs varam šo ziedojumu nolikt. Lai mums izdodas, lai mūsu māja, katram sava māja, ir patiešām maģiska un mūs absolūti atbalstoša vieta.